Mēs esam firma, kas nodarbojas gan ar lopkopību, piena ražotne, gan ar augkopību. 7. augustā man laimēs braukt no tikšanas no Rīgas. Es pats trāpīju Anīnieku pagriezienā. Pēkšņi palika viss balts, vajadzēja apstāties. Priekšā viss mašīnas stāvēja. Ziniet, godīgi pateikt, es domāju, ka sākas karš. Priekšā stikla ne tikai bija sasist viss, bet bija cauri izsist. Es paspēju aiztaisīt ar rokam acis, pēc tam atbraucu uz ofisu, man pilns bija stikla acis. Pagriezienā mums kaut kur pie 400 hektāriem kvieši bija, ko vajadzēja kult. Es izkapu no mašīnas, nav. Vispār nav. Tu nevari saprast, vai tas bija ar tevi, vai tur kaut kur tu citur esi. Nav, viss, nav ko kult melna zem. Viens mirklis, 3 minūtes, 4 un viss. Un pēc tam klusums. Tu saproti, ka tu esi nekas. Un tajā mirklī tu saproti, ka tu viss, tu neko nevari izdarīt. Šito eiku viņa aizgāja ar pašu pēdējo mirkli, kas sasita varbūt šiferi drusci, izgāja uz ļoti labu rapšu lauku. Patīro, nebija kukurūzu, tālāk kukurūzu, bet tas ir tāds stulīts, ko viņš aizvilka. Es saku, man neko nepadomāju. Pēc tam tas, ka man liekas, ka mēs apdrošinājām pagājušo gadu graudus no krusa. Paldies Dievam! Es saprotu, ka tas tomēr mums, ja vēl nebūtu apdrošināts, tad es nezinu, ko darīt. Balta mums ļoti operatīva atbrauca kopā ar agronomu un izbrauca līdz laikam 11 vakariem pa visiem laukiem. Ļoti operatīvi nostrādāja un bija samaksāts viss, kā vajag. Mums ļoti labi sanāca sadarbība ar nodaļa vadītāju. Visi jautājumi, ko tu paprasti tev atri, bija konsultācija, viss izdarīts. Ar Baltu ļoti patika strādāt. Mēs graudus apdrošinājām no krusa pirmo reizi. Paskatījāmies tā pārikinājām drusciņi, kas bija iepriekš, un nolēmām, ka tomēr jāapdrošina, ka viss mainās. Laikam daba tomēr ņem savu. Sāk mainīties, kur ir karsti, palika augsti. Kaut kādai secinājumiem būs, un tad mēs nolēmām apdrošināt un, trapījām. Tagad visu laiku drošināsim. Visu, ko tikai var. Jā, tas ir izdevumi, saprotams, bet tomēr vienreiz dzīvē kaut kas notiek, tas viss atmaksājas.